Rubene sagrauj Ādažnieces RSU svarīgā spēlē pieveic Buldas. Rubene 1 pārliecinoši pieveic Liepu. Mūsu leģionāres Zviedrijā un Norvēģijā aizvada priekšpēdējās spēles savu valstu čempionātos. Esiet sveicināti, dārgie florbola līdzjutēji! Mani sauc Kaspars Šmits un man ir liels prieks būt kopā ar jums Floorball News W podkāstā raidījumā, kurā mēs katru nedēļu atskatāmies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā. Iepriekšējā nedēļā pasaule bija saspringta un nervoza, un es pieļauju domu, ka martā un aprīlī būs jānervozē sieviešu virslīgas un pirmās līgas komandām, kā zināms. Straujiem soļiem tuvojas izslēgšanas spēles un savus muskuļus turpina audzēt Rubens florbolistis. Abas kocēna komandas izcīnīja pārliecinošas uzvaras, un par šīm spēlēm mēs runāsim plašāk. Būs intervija ar Rubens aizsardzi Baibu Jurušu, kā arī par zaudējumu iemesliem. Pirmās līgas spēlē iztaujāsim Liepu aizsardzi Kristīni Mantinieci. Pieskarsimies klāt arī citiem notikumiem, tādēļ nevilksim laiku garumā un sāksim ar visu pēc kārtas. Aizvadītās nedēļas nogalē notika 4 spēles Latvijas florbola čempionātā virslīgās sievietēm. Ceturtdienas puņciem sporta hālē Ķekavas Bulldogs ar 5-1 pārspēja florbola klubu Ķekava, bet sestdien kocēna Rubens savā laukumā ar 21-3 sagrāva florbola klubu Ādaži, un pēc sestdienas mača Floorball News W sazinājās ar kocēniešu aizsardzi Baibu Jurušu, un jūsu uzmanībai piedāvājam noklausīties nelielu interviju ar viņu. Lai sākumā pirmā perioda pirmā puse bija diezgan neaktīva no mūsu puses, kā rezultātā pretinieces bija tās, kuras iemet pirmoreiz, un tā nav pirmā spēle pēc kādas, kad tiešām mēs vispirms ielaižam vārtu, pēc tam tikai sākam spēlēt. Tad otrā periodā jau spēle pārdzēra visam citā līmenī, un atlika tikai vien baudīt vārdu garšu. Izdevās, manuprāt, visām meitenēm šodien tikt pie punktiem un turpinām uzvarēt un domājam par play-offiem un priecīgs par to, ka mums šodien izdevās visu, ko mēs iecerējām. Šo spēli jūs uzvarējāt ar ļoti pārliecinošu rezultātu 21-3, pie tam vēl bez galvenā trenera Jāņa Daņa, kas bija M12 grupas posmā. Vai tas jūs sapurināja? Domāju, ka tas rezultāts ir drīzāk tik liels tādēļ, ka pretinieces vienkārši, manuprāt, pazaudēja to spēles garšu, vai nezinu, kā lai to izskaidro, bet man bija pašai sajūta, ka mēs esam viņas izsituši no sliedēm, jo tiešām pirmā perioda, pirmā puse bija spēle ļoti smuki, viņas saspēlējās, tad pēc tam mēs izsitām nitīgi no sliedēm, un manuprāt, viņš jau zītas pat necīnījās. Bet, ļaut pretinieks iemest, lai gan šodien ārkārt Lāsma bija pirmā periodā ļoti lieliska savos vārtos, tad pēc tam jau bija tā, kad mēs no kuras vietas un bumbiņi bija vārtos. Skatoties uz protokolu, Lāsma Rimša bija nomainīta. Vai tā bija taisnība? Domāju, tas arī bija spēles lūzums, jo mēs paši piefiksējām, ka otrais periods savām pretiniecēm ir nomainīts vārdsargs. Pie tam šis vārdsargs vismaz sezonā pret mums nekad nebija spēlējis. Mēs sapratām, ka ir jāmet no visām iespējamām vietām pozīcijām un jāturpina mēs priekšā. Un neatceros pie kāda rezultāta arī pretiniešu treneris mainīja savu lēmumu un lika Lāsmai iet atpakaļ vārtos. Bet tad jau mūsu vairs nevarēja neviens noķert. Arī tev pašai šī spēle ir izdevusies veiksmīgākā pagaidām šajā sezonā, 2 vārti un 6 rezultatīvas piespēles, vai esi apmierināta ar savu sniegumu? Jā,
dot cilvēku un to māmā darīt no laukumā. Vairāk koncentrējas to, lai iedod meitenēm uzticējām smukas piespēles. Līdz ar to, jā, šoreiz mans piespēles vainagoja ar panākumiem. Ir tām mečām, kuras arī izdarīja to, kas viņām ir jāizdara. Runājot par gaidāmajiem play-offiem, pašlaik jūs esat tā kā pirmo pozīciju jau nostiprinājuši un garantējuši, taču par jūsu pretiniecēm skaidrības nav. Pašlaik par 3. un 4. vietu Sīvi cīnās RSU un Ķekavas Bulldogs. Pret kuru no komandām jūs tā kā gribētu vairāk spēlēt? Pret Buldogiem vai pret Rīdzniecēm? Domāju, ka mans viedoklis atbilst un ir vienāds ar mans visu komandas biedreņu viedokli, kad mēs esam gatavi, jebkuram pretiniekam mums, principā, ir pilnīgi vienalga, ar ko mēs spēlējam, jo mums ir savs mērķis šai sezonai, kā droši vien jebkurai citai komandai. Bet, nav tā, ka mēs runājam par to dikti aizkulisēs vai ģētuvēs, kura mums labāk būtu parocīgāks pretinieks. Katrai komandai, pretinieku komandai ir kaut kāds savu plusu un savu mīnus, tāpēc mēs gaidām jebkuru, kas nāks mums pretī, lai varētu izcīnīt šīs uzvaras un spēlēt finālā. Tālūk par aizvadīto spēli un gaidāmajiem play-offiem izteicās Baiba Juruša, bet svētdien Florbola klubs Ķekava ar 7-0 atstāja sausā Ādažnieces, bet RSU izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru viesos ar 4-3 pārspējot Buldogus. Un šobrīd mēs varam ielūkoties, kāda tad ir pašreizējā situācija turnīra tabulā. Kā redzams, tad pēc aizvadītās nedēļas spēlēm de facto 2. vietu nodrošinājušas Ķekavas florbolistes, kuras par 7 punktiem apsteidz 3. vietā esošo RSU, kam ir 24 punkti. Teorētiski RSU vēl var apsteigt ķekavietis, tomēr tikai tādā gadījumā, ja Rīdzinieces uzvarēs visas 3 spēles, tā skaitā pret Rubeni, kā arī Buldogis atkārtoti zaudējis Ķekavai. Tiesa gan jāatzīmē, ka galvaspilsētas klubam tik un tā ir jācer uz to, ka Ķekavas Bulldogs atlikušajās 3 spēlēs paņems pēc iespējas mazāk punktus, jo pašlaik Ķekavas Bulldogs par 3 punktiem atpaliek no 3. vietas. Tā kā cīņa par 3. pozīciju sieviešu virslīgas regulārajā čempionātā turpinās. Aizvadītās nedēļas nogalē tika aizvadītas 3 spēles Latvijas florbola čempionāta sieviešu 1. līgā. Sestdien Liepājas Universitāte savā laukumā ar 5-1 pārspēja Irlova Tukums. Rīgas Slāvus viesos ar 5-0 atstāja sausā Rubeni 1, kas nākamajā dienā ar 12-2 pārliecinoši pieveica Liepu. Un pēc šīs spēles Florbola News W sazinājās ar liepājnieču aizsardzi Kristīni Mantanieci un lūk, ko viņa sacīja pēc mača. Nebija nekāds spožais izstījās, ka mēs atbraucām ar pēc cīņas par nepalīdzējām vārdsargam, priekša nekustējās, un tad bija tie muļķīgie vārti, daudz bija tīri. Uz mūsu pašas un no kājām, ka nesalāca cilvēku, viens brīvs pa laikam bija. Un 3. trešdaļā, tad, kad mēs saņēmāmies, sākām spēlēt, tad arī bija Lindai Egerei abi vārti, tie iemetās smuki, un tad jau aizgāja, kad tiešām likās, ka vajadzēja tā no 1. minūtē sākt spēlēt. Principā spēle bija diezgan no mūsu izpildījumā ļoti slikta, viena no sliktākajām. Kaut arī zaudējāt ar lielu rezultātu, nevar teikt, ka kocēnietēm bija milzīgs teritoriālais pārsvars, kopējā metiena attiecība nav diezko graujoša 40-29. Kas bija tie galvenie faktori, kuru dēļ kocēnietes guva tik daudz vārtus, spēle aizsardzībā, vārtsardzes sniegums? Jā, viņām tieši nospēlēja diezgan labi, veiksmīgi. Tad bija tā vairāk, ka likās, ka jābūt tiem golām, bet ka viņi kaut kā paspēja rokas piešaut un izvilkt. Bet tad arī mums bija tā vien brīdi, 2. perioda sākumā likās, kad ir kā metiens, tā ir vārti, kad mēs paši nevarējām sagrupēties, savākties, viena otrai nepalīdzējām, tas jau ir, ka mēs neizgājām kā viens vesels laukumā.
Un, tas, ka nerunā laukumā, arī paliek viens spēlētājs brīvs, mums tā bija tā lielākā kļūda, jo it kā nebija tā, ka mēs neko nevarējām. Ar abām komandām bija otrā spēle pēc kārtas, bet viņas bija labākas, tad tur nav ko. Viņas bija pelnījuši uzvaru. Runājot par savstarpējām spēlēm, tad arī iepriekšējās divas, kas notika Liepājas Olimpiskajā centrā ar mainīgām sekmēm, tika izcīnīts pārliecinošs uzvars, vispirms Liepājas Universitāte 8-2, pēc tam Rubene 1-7-1, šodien 12-2, ar ko tas varētu būt izskaidrojums, tavuprāt? Es domāju, tas ir vairāk uz mūsu fizisko sagatavotību, ka mēs nevaram viens spēli nospēlēt labu un izlikt visu, un otrajā mums pietrūks fiziski. Tāpēc izties, ka viņām fiziskā sagatavotība ir labāka. Tas man liekas iekļaut tādiem, un vēl jau ceļš, tas ir to aizbrauc jau noguris uz spēli. Un tāpēc es domāju, ka pie mums, kad Liepāja bija spēle, tāpēc arī spēlēja, ka viņi atbrauc saguruši, tāpēc mums arī bija lielāka priekšrocība tajā pirmajā spēlē. Sestdienas spēlē pret Irlau Tukums jums sastāvā nebija abu vārtsardžu un vārtos stājās Rūta Pirtniece. Kas bija noticis ar abām vārtsardzēm? Mums ir tā, ka mums Marta ir traumēta, viņai ceļa trauma bija, un tad viņai sanāca diezgan ilgu laiku viņa izlaida. Un otra vārtsardze viņa studē Rīgā, un viņai ir skola sestdienā universitāte. Un tad viņi nevar atbraukt uz Liepāju. Un tad sanāk tā, ka mums nav nevienu vārtsargu, un tad gāja laukuma spēlētāju vārtos, kurai īstenībā sanāk diezgan labi. Jo apspēles, kad bija par Irlau gan izbraukumā, gan mājās Rūta stāvēja vārtos, un apspēles mēs uzvarējām. Diezgan veiksmīgi mums ir arī bez tādu vārtsarga. Nākamā svētdienā Spunģēnos svarīga spēle pret Krustpili, lai droši varētu saglabāt 3. vietu. Vislabākais iznākums priekš Liepājas Universitātes būtu uzvara. Pie kā vajadzētu piestrādāt šīs vienas nedēļas laikā, lai jums izdotos pieveikt Krustpili un izvairīties no Rīgas Lāvām pusfinālā? Ko nedēļas laikā mēs nevaram mainīt, bet ir tas, ka mums ir jānotic, ka mēs varam iet un izcīnīt uzvaru. Un mums ir treniņos jārunā laukumā spēlējot, ir jācenšas komunicēt, jāpalīdz vien otrai un arī vārtsargam, kā arī jāņem vērā laukuma īpašnieks, kas būs tam treniņos, tad kaut vai samazināt laukuma iespēlē, jo tur ir uz laukuma grūti spēlēt, ka viņš ir savādāks. Un te redzēs, ko treneris būs arī izdomājis, ko treniņos, kā mums liks strādāt un kāds būs spēles plāns. Bet, būtu jau labi, ja mēs uzvarētu un nodrošinātu 3. vietu tabelu. Tikko dzirdējāt interviju ar Kristīni Mantenieci, bet tikmēr varam redzēt sieviešu pirmās līgas turnīra tabulu un, pateicoties uzvarai svētdienas spēlē 2. vietu, regulārajā čempionātā nodrošinājusi Rubene 1, savukārt par 3. un 4. vietu, kā jau minējām, vēl īstas skaidrības nav. Pašlaik Liepājas Universitāte par 3 punktiem ir priekšā Krustpilī, tomēr Krustpilietēm ir 1 spēle rezervē. Līdz ar to regulārā čempionāta pēdējā spēlē Liepainiecēm vislabākais iznākums būtu uzvara. Pateicoties labākai savstarpējo spēļu bilancei, Liepū teorētiski varētu pietikt ar zaudējumu nemazāk kā ar 3 vārtu pārsvaru, taču tas derēs tikai tādā gadījumā, ja Krustpils sestdien pamatlaikā zaudēs Irlavai Tukums. Priekšpēdējās spēles savu valstu čempionātos pagājušajā nedēļā aizvadīja mūsu leģionāri Zviedrijā un Norvēģijā. Piektdien Norvēģijas elitsērijas spēlē Guntes Kārkliņas un Līgas Garklāvas Sveiva. Izbraukumā ar 6-0 atstāja sausā Holmlī. Kārkliņš šajā mačā izcēlās ar 2 precīziem metieniem. Savukārt Zviedrijas Superlīgā Laumas Višņevskas pārstāvētā Salas Silverstādena
mērojās spēkiem ar pašreizējām Zviedrijas čempioniem Rönnby. Diemžēl latviešu komanda cieta zaudējumu ar 4-8. Pagājušo sestdienu Šveices galvaspilsētā Bernē Vangdorfas sporta hallē notika Šveices kausa izcīņas fināls, kurā savā starpā spēkiem mērojās Zug United un Pirāņa Kur. Ļoti sīvā un aizraujošā mačā ar 6-5 pārāks izrādījās Zug United floorbolistes, tādējādi izcīnot Šveices kausu. Uzvaras vārtus nepilnas 4 minūtes pirms pamatlaika beigām guva Klaudija Bahmana. Un ņemot vērā to, ka pasaules spēcīgākais florbola turnīrs Champions Cup 2014 risināsies Šveicē, tad Zug United ir izcīnījis ceļazīmu uz šo turnīru kā otrā Šveices komanda. Pagājušajās brīvdienās sākās izslēgšanas spēles Čehijas ekstralīgā. Pirmajās divās ceturtdaļfināla spēlēs Herbadenta ar 18-2 un 12-1 sagrāva Tatran Omluks Štresovice, TGGM Čodova ar 10-1 un 3-2 pieveica Sokol Židenici, bet SCV Viktovice ar 5-2 un 5-1 pārspēja Eliti Prahu. Tikmēr ceturtajā pārī starp FB Ešbohemians un FBC Liberec pirmie divi mači aizvadīti ar mainīgām sekmēm. Sestdien ar 8-4 uzvaru svinēja Bohemians, bet svētdien ar 6-2 pārāks bija Liberec floorbolistes, līdz ar to šajā pārī rezultāts sērijā ir neizšķirts 1-1. Sestdien pēc pēdējām spēlēm regulārajā turnīrā kļuva zināmi ceturtdaļfināla pāri Somijas Salibandī līgā. Pašreizējās čempiones SC Classic izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā mērosies spēkiem ar PSS. SB Pro cīnīsies pret Eiro 3, OLS pret Kuvī un Happy pret NST. Somijas Salibandī līgas playoffs sāksies 8. martā. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Šī nedēļa būs bagāta ar spēlēm Latvijas florbola čempionāts sieviešu virslīgā. Kopumā paredzētas 5 spēles. Ceturtdien savā starpā spēkiem mērosies Rubene RSU un abas Ķekavas komandas, bet svētdien Ķekavas Bulldogs savā laukumā uzņems Rubeni un RSU Ķekavu. Pašlaik vēl oficiāli nav zināms, cikos un kur notiks sestdien paredzētās spēles starp florbola klubu Ādaži un Ķekavas Bulldogs, taču, kā mums pastāstīja Ādažu komandas galvenais treneris Jānis Kveders, tad, ja nekas nemainīsies, spēle notiks Rīgas Olimpiskajā centrā un tās sākums būs 15:00. Divas spēles sieviešu pirmajā līgā aizvadīs Krustpils florbolistes sestdien izbraukumā cīnoties pret Irlova Tukums, bet svētdien savā laukumā uzņemot Liepu. Šveices NLA līgas pusfinālā pirmās spēles aizvadīs Luīzes Biļīnskas un Evelīnas Garbares UHC Dietlikan, kas cīnīsies pret Zug United, un jāatzīmē, ka pirmo maču būs iespējams redzēt arī interneta tiešraidē portālā svissport.tv. Pēdējās spēles regulārajos čempionātos aizvadīs mūsu Skandināvijas leģionāris. Zviedrijas Superlīgā Lāmas Višņauskas Sāls Silverstaden savā laukumā uzņems IBK Dalen, bet Norvēģijas elitsērijā Guntis Kārkliņš un Līgas Garklāvas Sveiva noslēgs regulāro turnīru ar spēli pret Tunet. Savukārt svētdien Austrijas Bundeslīgas regulāro čempionātu noslēgs Evas Mauriņas SU Wiener FV, kas savā laukumā uzņems FBC Grasshopers Curdorf. Atgādinām, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir florbolnews@inbox.lv. Paldies, ka klausījāties, un atcerieties, dārgie draugi, ka sieviešu florbols nevis nerulē, bet gan rulē. Uz redzēšanos līdz nākamajai nedēļai!